es neskatu vīri no cepura šķiet īsti vietā, ja runājam par Jūrmalas mēru Juri Visocki, vai raugoties uz šo sirmo, zolīdo kungu, kādam gan varētu ienākt prātā, ka mums ir darīšana ar marginālu rupekli, kuram savu domu ir grūti izteikt, nelietojot garu kaskādu necenzētu krievu un latviešu lamu vārdu. Sabiedrībai Juris Visocks sev pasniedz kā zolīdu, veiksmīgu uzņēmēju, principiālu politiķi, kuram rūp ne tikai savas, bet visas pilsētas intereses. Tomēr nereti politiķa publiskais tēls no politiķa reālās dzīves atšķirs vairāk kā diena no nakts. Diemžēl izņēmums nav arī pašreizējais Jūrmalas mērs Juris Visocks. Demonstrācijai sagatavotais ieraksts, kur jums tūlīt būs iespēja baudīt, parāda. Ziņas, ka Jura Visocka gadījumā runa ir par solīdu kungu, varētu būt stipri pārspīlētas. Runa ir vai nu par marginālu cilvēciņu ar bomžveidīgu valodiņu un domāšanu, vai seksuāli norūpējušos maniaku, kuram domas darbinieku un deputātu vietā rādās dzimuma orgāni un vieglas uzvedības sievietes. Lai parādītu patieso Jura Visocka, piedāvājam paklausīties pirms dažiem gadiem tapušu audio ierakstu, kurā dzirdams pašreizējais Jūrmalas mērs Juris Visocks neformālā sarunā ar tēvzemietāju Garu Tāmpu un kā krieviski runājošu vīrieti. Piedāvātais ieraksts taps pirms kādas domas sēdes. Deputāti kungi nav pamanījuši, ka vienam no viņiem ir ieslēgts mikrofons un viņa saruna ir dzirdama pārējiem domas sēžu zālē klātesošiem. Brīdinam, ka interesantā deputāta saruna ir pilnu necenzētu lamu vārdu un rupjību. Tādēļ to nevajadzētu dzirdēt nepilngadīgajiem. Šitas te Loskotova paraksta, kur nevar noņemt šito te pipelēņu vītoliņu, ka viņš ir arotbiedrībā. Pipelēņu vītoliņu, pipelēņu vītoliņu, pipelēņu vītoliņu. Мы же сейчас, пока вы здесь, мы уже были в КНАБе. Ну? Да? Со следователями говорили. Они еще материал приняли от нас. Ну, поскольку там объявил, что может быть материал. И даже по Кроменчу приняли материал. Да, очень хорошо. Правильно, я хуем, блядь, этим падлам сидеть им надо. Не за столом здесь, а Я не знаю. Да, очень хорошо. Правильно, я хуем, блядь, этим падлам сидеть им надо. To te tikai vēra. Valāris un tad, lai sēž saproties miskastē. Viņas saproties, tas vienkārši pozor. Tad virsinā visu. Jā, traļaļā. Nē, tas ir tur cepuri nos. Jā, nē, nu redz, viņa ir tiesnes, ne prokurori, advokāte, viņa to jūt, to, kā viņa to akotu. Фу. На бубуку.